Sveiciens visiem! Esam atpakaļ garāžā. Ko mēs šodien darīsim? Taisīsim savirzi priekšējiem riteņiem. Šis būs, vismaz man tā liekas, salīdzinoši interesants video, jo būs, teiksim tā, būs tāda moderna un visai neredzēta savirze, un kas arī svarīgi precīzi, ja. Tad, neesmu redzējis vispār nevienu tādu video YouTube, bet, varbūt kāds kaut ko līdzīgi atradīs, bet, manuprāt, jau es izmantoju salīdzinoši interesantu ierīci, ja tā var teikt, ja. Un tad šis te mans savirzes stends izskatās lūk šādi, ja. Principā varat ielikt viņu kabatā. Tad sīkāk, pastāstīšu, kas un kā. Katrs šādi te var izgatavot. Principā bez šī te arī var iztikt. Pēc tam es vēlāk parādīšu, kā viņu izmantot. Tā kā, principā, tas stends var izskatīties arī šādi te. Bet, ir jauki, kad ir šis arī. Kāpēc šī te savirze ir ļoti krūta? Jo šī te savirze maksā šis te viss kopā aptuveni, es teiktu, eiro 60 līdz 80, kā kurā vietā, jums pavaicās šitos nopirkt. Tā kā, principā zinām, ka, teiksim tā, moderns savirzes stends maksā no 12 000 līdz pat, man liekas, kaut kādiem 25 000 eiro, Tā kā, lai šo te stendu atpelnītu, ir jāpastrādā kāds laiciņš, bet šajā gadījumā, principā, vienreiz jūs viņu, šo te savirzi uztaisat, un, principā, viss, esat savu stendu, stendu iekārtu, kruto, vienalga sauciet, kā gribat, esat atpelnījis. Tad, labi, pietiek daudz muldēt, nav ko daudz muldēt, Sāksim ar savirzi, iešu soļi pa soļiem, stāstīšu, kas kā darbojās, domāju, būs interesanti. Tā tad pirmā lieta, ar ko mums vienmēr vajadzētu sākt, protams, ka tas ir riepu spiediens, visur, principā standarta lietas. Pagaidām viss kā parasti. Tātad riepās visur vienāds spiediens, piekara savesta kārtībā, viss saskrūvēts, nekur nekas nekustās, nekur nekas negrab, regulācijas skrūvas sēļotas, principā ir izdarīts viss, lai, roku fokusējas, lai kadra nevar to rokas, lai ievicina, labi, ir izdarīts viss, lai šī te mašīna būtu gatava savirzē. Dažiem modeļiem ir jāņem vērā arī tādas lietas, kā jābūt pilnai bākai, tur izlādētam vai izlādētam, principā visam no bagāžas nodalim jābūt izņemtam. Tā, ko es vēl gribēju pateikt? Tas laikam arī viss, katrā ziņā piekara, lai būtu kārtībā un lai būtu riepu spiediens. Ok, bliežam tālāk. Tā tad otrā lieta, kas mums jāņem vērā, šodien mēs neregulēsim sagāzumu šai te mašīnai, jo priekšā šai te mašīnai neregulējās sagāzums un aizmugurē es neko nedarīju, kādā ziņā es neko nedarīju, es nedarīju neko ar piekari, tāpēc, principā, nav vajadzības regulēt sagāzumu. Kā zināms, tad sagāzums ir, kad ritenis skatās vai uz iekšu, vai uz āru, Parasti viņš vienmēr skatās uz iekšu, bet, tas nestāsts. Šodien stāsts par to, kā saregulēt savērsumu tieši priekšējiem riteņiem, bet, principā, ar šo te iekārtu arī, šo te var saregulēt arī sagāzumu. Tad svarīga lieta ir, lai šī te grīda, uz ko jūs regulējat savu mašīnu, un ja jūs regulējat sagāzumu, ir svarīgi, lai šī te grīda būtu taisna. Tieši tādā ziņā taisna, kā perpendikulāra, mašīnai taisna, lai nebūtu tā, ka labā puse ir zemāka un kreisā puse ir augstāka, vai otrādāk attiecīgi.
Nu, kā mēs to pārbaudām? To mēs pārbaudām līmeņa rādi. Protams, ka pie savirzes šis te nav svarīgi. Tur ir vienalga kāda grīda gandrīz principā. Bet pie sagāzuma tad liekam uz grīdas burbulīti. Un, kā redzams, mums grīda ir tīri taisna. Ja? Tā kā principā uz šādas grīdas sagāzumu var regulēt un nebūs nekādas problēmas. Tātad sākam ar to, kad uzliekam šo te stūres līmeņrādi, sauksim viņu tā, uz stūres, un noliekam stūri pa centru. Ja, ieregulējam burbulīti kaut kā šādi te, ja, šādi te. Ieliekam stūri, bez šī te, protams, ka var iztikt arī uz aci noregulēt, bet, nu, kā visi zina, acu mērs ir sūdu mērs, ja, tāpēc ļoti ieteicams izmantot šādu te štruntiņu iekārtu. Viņi maksā ļoti lēti, principā, un nekādas problēmas nav viņu iegādāties no Ķīnas, AliExpress, Temu, vienalga. Nu, Latvijā, protams, ka visi dārgi maksā kā vienmēr. Bet no Ķīnas ļoti lēti šādas štruntiņi. Tā kā tā ir pirmā lieta, ko izdaram, un nākamais jau ejam ārā no mašīnas un sāksim uzstādīt lāzeri. Vēl viena maza fīčiņa ir, es paliku apakšā smilšpapīra plāksnīti ar abrazīvo materiālu uz augšu. Ja? Tādā veidā, ko mēs panākam, ritens vienkārši vieglāk grozās un nav tik liela piepūle viņam. Attiecīgi to darām pakāpeniski, no sākuma vienā pusē, saregulējam ritenu, pēc tam pārējiem otrā pusē un otrā pusē paliekam. Ja? Veikalā viņi maksā, es nezinu, 60 centi gabalā. Varat arī parasti avīzi likt, ja? Nav nekādas atšķirības, bet nu, es izmantoju šādu te smilšpapīra paliknīti. Tā tad pastāstīšu, teiksim tā, ko mēs sākumā darīsim. Uzzīmēšu tā, protams, ka ir vieglāk saprast. Tātad, ja mums ir šeit mašīna, hop, hop, priekšējie riteņi, ja, aizmugurējie riteņi un iedomāts mašīnas korpus. Ja. Tad, kas mums ir jāpanāk? Mums ir jāpanāk tas, ka mēs vēlamies iestatīt lāzeri šī te priekša, jā, brauc uz priekšu, priekša. Mēs vēlamies iestatīt lāzeri, te būs lāzeris. Vēlamies, jā, atkal, atkārtojos, nekā nav pateikt. Vēlamies iestatīt lāzeri paralēli mašīnai, lai lāzera stars spīdētu, šādi te. Un tad mums, lai šo te lāzera staru iestatītu tieši paralēli mašīnai, ir nepieciešams zināt dažas lietiņas. Oi, tā, protams, ka korķis kaut kur aizgāja kosmosā. Jā, nu tad iesim pie datora un tad es jums parādīšu, kādas lietas mums vajag zināt. Tā tad mums vajag zināt sekojuši divas lietas, pirms mēs taisam šo te savirzējām. Varam, protams, ka šos te visu informāciju atrast vai no speciālās programmās, vai arī internetā varbūt bišķiņ ilgāk aizies, bet principā arī visu viņu var atrast un nav nekādas absolūti problēmas. Tātad pirmā lieta, jā, atvainojos tā, pirmā lieta ir priekšējais un aizmugurējais tilts, cik viņš ir plats. Un šeit mēs tad skatāmies. Priekšējais tilts 1615 mm, aizmugurējais tilts 1619 mm. Tātad aizmugurējais tilts pār 4 mm platāks, un tas mums būs jāņem vērā. Un tad, attiecīgi, otra lieta ir, mums ir vajadzīgi savirzes dati, kādā, teiksim tā, kāda mums būs vajadzīgi iestatīt šie rādījumi, un tad šeit, lūk, ir, nu, draņķi fokusē, laika iet fokusē. Tow in, tātad mums vajadzīgs šis te rādījums, kas mums ir, principā, 0 plus mīnus 1,5 mm. Principā šim te auto savirze tad ir
pilnīgi taisni, nav ne savirza ne uz iekšu, ne uz āru, viņi principā ir taisni. Tā kā to mēs ņemam vērā, un šo te zinot, tad ejam jau tālāk uz mašīnu un sākam darboties. Tad lūk, šeit ir tad, teiksim tā, instrumenti nevar viņus saukt. Iekārtas, jā, pie iekārtām arī grūti saukt no depo, vienkārši iegādāti 2 leņķi, skrūvītes, kur, paši redzēt visu, kas šeit ir. Magnēts ar M6 vītne galā un piestiprināts M6 stienītes. Cik mums tie uzgriežņi? Te ir 1, 2, 4 uzgriežņi. Jā, tad šis te leņķīši regulējās tad attiecīgi augstāk, zemāk, jā, bīdās hop, hop. Tas vajadzīgs tāpēc, jo katra, principā, mašīna ir individuāla ar katru, savādāk riepu platumu, ne platumu, bet, kā viņš saucās, aizmirsu, riepu augstumu, jā, borta augstumu. Tāpēc šis te vajadzīgs arī regulējams, kā redzams, uz augšu uz leju. Labi, pietiek muldēt, eju rādīt uz mašīnu, kā tas izskatās, būs daudzreiz vieglāk saprotams, tad es domāju. Tad, attiecīgi, no malas tas izskatās šādi te, paiešu no sāniem, būs labāk saprotams. Attiecīgi magnēts pret bremžu disku, un mēs iestatām izejas punktu. Redziet, uzgrieznis ir precīzi pret šo te galviņu, leņķis ir precīzi pret diska malu, pieguļ, jā, principā bez nekādām kustībām, un šitas ir precīzi pret grīdu. Tā kā, teiksim tā, šis te būs mūsu atskaites punkts. Tad, principā, varam tagad šo te ņemt nost, un mums ir atskaites punkts, kas sākās no šejienes. Tā mēs izdarām gan priekšā, gan aizmugurē, un obligāti ievērojam vienu un to pašu vietu, no kuras mēs mērījam. Ja attiecīgi mērījam šeit no diska malas, tad ejot aizmugurē un liekāt šo te iekārtu virsū, arī mēram tieši no diska malas. Kaut kā tā pagaidām. Tālūk, tad izejas punkti ir iestatīti gan šeit, gan tur aizmugurē. Tad tālāk, ko mēs darām? Ņemam bīdmēru un liekam viņu uz, tas principā vienalga, cik liekam, cik ērt ir. Manā gadījumā viņš ir uz 60 mm. Tad attiecīgi šajā gadījumā ar šiem te uzgrieznīšiem, jā, atliekam 60 mm, un lai ir tāda šķirbiņa, vēlāk sapratīsiet, kāpēc tā šķirbiņa vajadzīga ir. Šķirbiņa nav liela, kaut kāda tāda aptuveni, jā, tad šo te distanci uzliekam, viņa vēl nav uzliekta, bet uzliekam 60 mm, un tad attiecīgi priekšā mēs liekam 62 mm. Kāpēc 62? Jo atceramies, ka aizmugurējais tilts ir platāks par 4 mm, attiecīgi 2 mm tajā pusē klāt, 2 mm klāt šajā pusē. Un, lai būtu paralēli šie tilti, mums tad attiecīgi šajā te priekšējā daļā jāpieliek klāt ir 2 mm. Tātad iesatam 62 mm. Un, principā, jau varēsim likt virsū lāzeri. Lāzeris tad ir uzstādīts, principā tas aizņem ļoti, ļoti ātri, kā redzams, jā. Grūti jau kamerā nodot, bet viņš ir, tāpēc, šitajā šķirbiņā iekšā viņš pa vidu ir gan aizmugurē, gan arī, protams, ka, fokusējies priekšā, jā, kā redzams. Kaut kā grūti nomērīt, bet parādīt. Bet, principā, jā, lāzers ir nostādīts, un tas nozīmē, ka, nezinu, var redzēt, jā, mazliet var redzēt, tas nozīmē to, ka šis te lāzers ir nostādīts paralēli mašīnai, un, principā, varam sākt
mērījums un regulācija, kur viņš uz sienas projicējās. Jā, par pašu lāzeru. Galvenais, lai šis te lāzers ir pašlīmeņojošais ar pašlīmeņojošo funkciju, jo, kad viņš noliekās plus mīnus taisnas virsmas, viņš pats nolīmeņojās. Un galvenais, lai būtu vertikālā projekcija. Jā, redzat, augšā, kur ir vertikālā projekcija. Tad tā vertikālā projekcija mums ir vajadzīga, lai mēs varētu veikt mērījumus un saregulēt savērsumu. Tad attiecīgi ņemsim mērījumus no priekšas. Redziet, kā viņš parādās lineāli. Kāds priekšs no aizmugurs un priekšs, 1, 2. Šajās te vietās mēs ņemam, ja gribam veikt šo te savirzes regulāciju. Protams, ka 90 grādos, ne tā kā šitā tagad tur, ja tur ir precīzi 90 grādos, ja. Vienkārši es uzskatām, gribu parādīt. Un, protams, ja mēs gribam regulēt savērsumu, ne savērsumu, bet sagāzumu, tad mēs ņemtu šos te rādījumus, ņemtu no augšu attiecīgi šeit un šeit. Tad mēs varam zināt, kāds mums ir sagāzums, par cik milimetriem uz iekšu. Jā, lieliski redzams tagad. Tā tad esmu panācis rezultātu, ko es vēlējos. Tad attiecīgi mēram, protams, ka šajās vietā, šajā un šajā vietā, jā, nu, kā sacīt, pāri pa centru, jā, asis iet. Tā tad, jā, ņemsim caulās, jo caulas bišķi uzskatāmāk. Tad mums šeit ir, nezinu, kā tas precīzi pateikt, bet 7 caulas un 4, teiksim tā, 7 caulas un 4 iedaļas priekšā. Un aizmugurē tad attiecīgi visu laiku skatāmies, lai viņš ir perpendikulāri lineāls, lai viņš nestaigā šitā vai šitā, jā, tas arī svarīgi ir. Un tad attiecīgi aizmugurē mums ir 7 caulas un arī 4 iedaļas. Tā kā, principā, jā, varam uzskatīt, ka šī te puse ir saregulēta, viss kārtībā. Protams, visu laiku sekojam līdzi, vai stūra ir taisna, jo, jā, stūra ir taisna. Visu laiku sekojam līdzi tam, jo šeit te stūrai tendence tajā brīdī, kad regulēt stūru, vienkārši aizgriežās prom. Šo te visu darbu var izdarīt ļoti ātri. Ja jums ir 2 cilvēki, principā, nu, iestājā daudz muldu, kā parasti, bet, ja jums ir 2 cilvēki, jūs visu šo te darbu varat izdarīt, es nezinu, principā 10-15 minūšu laikā, visu saliekt un visu samērīt un saregulēt. Tā kā attiecīgi, jā, atkrīt visa šitie te striķīša, drātiņas, visi tie murgi, kas kādreiz bija, tur kaut kādas, nezinu, leņķi, tu tur metini un liec leņķis, tur kaut kādos, tur skaties, tur kaut kādi milimetri. Pēc tam tev tas stulbais leņķis, ko tas sametinājis, viņš tev aizņem pusgarāžu. Šajā gadījumā šis te lāzers un šis te viss aprīkojums jums neaizņem absolūti nekādu vietu. Viņu ir viegli uzstādīt. Tajā pašā laikā, ja jums te būtu novilkt striķīši, jūs nevarat ne līst apakšā, ne regulēt, neko jūs nevarat darīt. Šajā gadījumā es varu brīvi staigāt, šurpu, turpu, visu riņķī. Protams, nu, man jālien bija no šeit apakšā iekšā un tad jāregulē. Ļoti, viens jā mīnus, ļoti ērti būtu, ja būtu tas viss pasākums uz bedres. Kā jau zināt, mašīnu nedrīkst celt uz augšu un regulēt, viņai jāatrodās uz zemes ir. Ja būtu bedre, vispār ideāli, bet tā kā man bedres diemžēl nav, tad ir jāizdomā, šajā gadījumā mašīna ir diezgan augsta, var viņas zem viņas palīst. Bet ja mašīna būtu zemāka, būtu nepieciešams kaut kādas rampas vai kaut kas tam līdzīgs, jo principā vienkārši netiktu apakšā pie šīs te regulācijas skrūves. Vēl neslēdziet ārā, vēl parādīšu vienu ģeometrisko formulu, jo daudz droši vien prasīs ne visās vietās šis te savērsuma rādījumi jums ir doti milimetros. Ir vietas, kur pieejami savērsuma rādījumi grādos,
Un tad attiecīgi parādīšu, kā no grādiem, kā no milimetriem pāriet uz grādiem. Ja. Tā, tad par to formulu runājot, šeit jāpēdz ar kafību. Tā. Labi, bliežam. Tad formula, lai pāriet no milimetriem uz grādiem, pavisam vienkārši. Leņķis ir ar arktangens. Tad ir A dalīts uz B. Tātad arktangens mums mierīgi atrodas telefona funkcijās, un tūlīt pastāstīšu, kas ir A un kas ir B. Tātad A ir, šis būs disks, jā, ne disks, bet ritenis. Ritenis, jā, skrūvīts, 1, 2, 3, 4, 5. Un tad mēs mēram, kad tas lāzers nāk no sāna, jā, šitā, tad mēs mēram attālumu. Mēs mēram attālumu vienā punktā, un mēs mēram attālumu otrā punktā. Un tad starpība starp šiem te diviem punktiem, pieņemsim, ja mums šeit ir 80 mm, šeit mums ir 83 mm, tad starpība ir 3 mm. Hop, hop. Un tad attiecīgi B mums ir, pieņemsim, ka mums ir R18 disks, jā. Un tad diska, teiksim tā, šitas te attālums, ko mēs tikko mērījām, 1 punkts, 2 punkts. Hop, hop. Tā, šitas te attālums, tad mums ir B, jā. Vai šajā gadījumā ir 18, pārējot uz milimetriem. Es īsti nezinu, tad man jāiet jāmēra, bet, nu, pieņemsim 400 mm. Tad attiecīgi B ir 400 mm, un, nu, kaut kā tā. 3 izdalāta 400, un no tā izvelciet arktangens, un lūdzu, jums ir jūsu leņķis. Šitas ir tad formula tiem cilvēkiem, kuri dabū šo te, teiksim tā, parametrus, lai saregulētu savirzi, bet viņi ir grādos, nevis milimetros. Tad lūdzu, sākumā izmēriet milimetrus, un pēc tam vienkārši pārējiet grādiem. Vai arī pat šīs te formulas ieliekat 1 mm un izrēķināt, cik grādi jums ir 1 mm. Ja? Pavisam vienkārši. Kas tā pa klasu ir? 9. Nezinu, nav nejausmas, 8. 9. Bet, nu, vienkārša ģeometriska formula, lai dabūtu grādus. Nu, kaut kā tā. Cerams, kādam kaut kas patika, gan jau kādam arī kaut kas nepatika, kā parasti. Pīsiņš, davai, tiekamies!